Sakarā ar aizdomām, ka viņam varētu būt jau sākotnēja mielopātija, pacients tika nosūtīts uz VCA neiroklīniku pie doktora Mednieka, tā saucamā SEP izmeklējuma, jeb sensoro izsaukto potenciālu izmeklējuma veikšanai. Šajā izmeklējumā pacientam tika pierādītas izmaiņas, kuras varētu rasties sakarā ar lielo diska trūci kakla daļā. Globāli viņam muguras smadzeņu nospiedums bija, bet tad, kad mēs redzam jau magnētiskajā rezonansē muguras smadzenēs izmaiņas, kopumā jau ir pa vēlu. Ja? Jau lietas ir notikušas. Ja? Tas SEP izmeklējums dot iespēju mums noteikt šīs izmaiņas pirms tās mēs redzam magnētiskās rezonanses izmeklējumā. Tas nenozīmē to, ka ar jebkuru deģeneratīvu, jebkādām izmaiņām mugurkaula kakla daļā visiem pacientiem nav jāveic SEP izmeklējumi. Ja? Bet šeit bija jāizšķiras par to veikt operāciju vai neveikt, jo diska trūce bija tik liela, ka pacientam bija samērā liela varbūtība tam, ka viņš banāli nokrītot uz ielas, ja, uz slidenes ietves, ka viņš, paliek paralizēts, ja, vienkāršiem vārdiem runājot. SEP izmeklējums dod mums, noķert tās izmaiņas, un tas mums ļāva daudz vieglāk pieņemt lēmumu par operāciju, jo citu problēmu pacientam nebija. Viņam nebija sāpju rokās, ja? Viņam nebija saknīšu tādu nospieduma pazīmju, ja? Bet bija nedaudz paaugstināti varbūt refleksi. Ja mēs tā ļoti rūpīgi izvērtējam, tad viņi nedaudz paaugstināti refleksi kreisajā pusē bija. Bet mums jau vajag kaut kāds pierādījums un pamatojumu tam, ko mēs darām. Ja, jo kura operācija ir saistām ar kaut kādiem noteiktiem riskiem, un operācija ir jāveic tad, kad tā ir patiešām nepieciešama. Un šis izmeklējums norādīja uz to, ka operācija ir nepieciešama. Citādi, tad, kad izmaiņas muguras smadzenēs radīsies, viņas principā ir neatgriezeniskas.